Sveicināti raidījumā Mušas un makšķers. Šodien pie mums ciemos ir Egils Colenkovs, Eiropas mušiņu makšķernieku asociācijas certificēts instruktors un mušiņu makšķernieku aprindās ļoti pazīstams cilvēks, kuram ir stāžs un pieredze šajā jomā, un mēs ar viņu palīdzību esam, nonākuši pie kaut kāds slēdziena, kad mums ir vajadzīgs dziļāks pamats tajā visā mušu siešanas procedūrā, lai saprastu, ko mēs darām nepareizi, ko mēs darām pareizi, un tad mēs, iemācīsimies to lietu darīt kvalitatīvi. Tā, varbūt pastāsti kaut ko par sevi, no cik sen tu sāki nodarboties ar mušošanu, un varbūt bija kāds, kas tev pavilka uz to visu. Pavilka tajos laikos, tas bija kaut kādi tālie 90. gadi, negribu būt dikti precīzi ar tiem datumiem un laikiem, vai ne? Bet arī bija tāds pats, normāls ceļš, kā jebkuram makšķerniekam, kad sāku nodarboties ar makšķerēšanu kā tādu, no sākuma parastās makšķeres, pēc tam jau aizgāja kaut kādi spinningi. Un tad vienā brīdī, kā jau visi saprot, ka tas ir, jautājums ir nedaudz izsmelts. Viss ir kā zināms, nekā jauna nenotiekās, metu velc maina tikai mānekļus. Nekas jau tajā dziļākajā būtībā nav mainījies. Un tu palika tā nedaudz garlaicīgi, un gribējās kaut kā to visu attīstīt tālāk. Un pēc tam, tajos tālajos gados pie mums jau tas informācijas, ne tāda interneta, ne vispār, plaši pieejamas informācijas pa visu to lietu nebija, bet kaut kur sadzirdēju un sagadījās tā, ka arī dabūju tādu interesantu vienu video ierakstu, kurā bija parādīts šis te process, un likās dikti interesanti, kaut kas jauns un nezināms, un tā pamazām, kā jau kurš iesācējs, sāk par to interesēties, un tas tā ievilka ar vien dziļāk un dziļāk, un pēc tam beigās izrādījās, ka tas process viss ir tāds ļoti komplicēts, ļoti interesants, un no sērijas katrā ziņā tas informācijas apjoms, kas jāapgūst, un tas izziņas process ir daudz plašāks nekā jebkuram citam makšķerēšanas veidam, jo tur ir, gan metieni, gan zivju uzturēšanās vietas, gan daļēji entomoloģija, un plus vēl kaut kādi rokdarbi, ja tos tā var nosaukt, tas ir pats atsevišķs process, kas ir mušu veidošana, kas arī aizrauj ļoti. Un pats jau patīkamākais, kad visā tā, procesa rezultātā tu uzsieni savu mušu, tev ir kaut kāda doma par to, ar ko tā zivs barojās, un beigās uz to savu stieto mušu noķer arī kaut kādu reālu zivi. Tas jau laikam ir pats patīkamākais. Jā, protams, ka tas ir pats patīkamākais. Un saku, tas izziņas ceļš ir ļoti liels, salīdzinājumā ar parastiem makšķerēšanas veidiem, vismaz man zināmajiem. Un tāpēc viss tas tā ļoti aizrauja. Un skaitās arī tā skaisti tas viss, tārpiem nav jāsmērējās, Un arī no malas labāk izskatās nekā vienkārši spinningotāji. Tieši tā. Tad kādā brīdī jau, kad tas informācijas laiks, lauks jau bija nedaudz tajos tālajos 90. gados bija paplašinājies, tad es atradu vēl tādu iespēju, uzzināju par tādu organizāciju kā instruktoru, šis pats Eiropas apvienība. Un tā, pilnīgi nejauši iznāca tā, ka tajos gados es sazinājos ar pašu galveno asociācijas prezidentu, viņu sauc Gunters Fērštēns, viņš joprojām vada šo organizāciju līdz šai baltai dienai, un izdevās man norganizēt, savākt arī tādu domu biedru grupu un attiecināt to, pašu prezidentu šeit uz Latviju. Viņš atbrauca, mums novadīja nedēļas kursus, pēc kuriem, tika saprasts, cik daudz vēl jāstrādā un cik daudz vēl jāgūst visā tajā laukā, jo pusi no tā, ko visu viņš mums rādīja, toreiz mēs skatījāmies ar lielām baltām acīm, vispār nebijām redzējuši, ka kaut kas tāds vispār iespējams ir izdarīt ar mušu makšķeri, un arī tās zivis ķert. Un tad
Pēc tam pēc gadu cītīgiem treniņiem kopā ar mūsu otru Latvijas instruktoru Reinu Rutski, kas arī pavilkās tā nopietni uz visu to pasākumu, mēs jau braucām kopīgi uz Dāniju un kārtojām jau šos instruktoru eksāmenus, ja, un kas mums kā par lielu brīnumu toreiz arī no pirmās reizes izdevās, ja, kas ir tāds diezgan, kā saka, neraksturīgs variants, ja, jo parasti tur cilvēki ir tā, ka brauc pa 2-3 reizēm pat mēģina kārtot savus eksāmenus, tas ir līmenis ir diezgan augsts. Kā saka, runājot par šo organizāciju, mēs 3 cilvēki esam nokārtojuši šādu veidu eksāmenu, respektīvi esam pamata instruktori, ja, un nodarbojamies šeit Latvijā ar cilvēku apmācīšanu. Ja, un tas process pats par sevi ir, teiksim, jau nu ir vairāk kā 10 gadu garumā, ja, un attiecīgi ļoti daudz arī cilvēki ir izgājuši caur mūsu rokām, un es ceru, ka Kārlis būs viens no tiem cilvēkiem, kuram mēs arī palīdzēsim, kā saka, kaut kādā mērā ielauzīties šajā interesantajā sportā, ko sauc par mušiņu makšķerēšanu. Nu, es arī esmu nonācis, kā saka, tīri neviļus varbūt pie slēdziena, kad pašam vienkārši skatoties, meklējot informāciju internetā vai ja nav īsti, kā saka, cilvēki, kas palīdz to visu uzsākt, būs diezgan pagrūti. Tāpēc esmu griezies pie Gīla, Jā. Kā saka, pēc padoma, un viņš bija ļoti laipns un piekrita, kā saka, izpalīdzēt šajā jomā. Šodien esam nolēmuši, principā ar Egīlu esam, kā saka, es viņam prasīju, kas būtu tāda zivīgākā muša no mušām, ko mēs varētu izmantot tādai pavasara sezonai, jo ārā aiz loga jau ir jau silts salīdzinoši pa dienu, vēl pa nakti mazliet augstāks ir, bet nu tūlīt būs vaļā viss, un jāiet būs kaut kas noķert. Jā, nu to vajadzētu. Un Egīls saka, kad Uli Bagerīts, viņš jau te ir atnesis man dažus paraugus parādīt, tad mēs viņu mēģināsim uzsiet tehniski pareizi, varbūt parunāsim par kaut kādām kļūdām, ko es esmu sējis, izķidosim kādu manu mušu, lai saprastu, kā tas viss pareizi ir un kādi materiāli būs nepieciešami. Egīls pastāstīs mums sīkāk, kas tieši ir šo mušu būs ķerams, kādas zivis. Protams, redzēsim, kā viņi pareizi sasiet un kādus materiālus tam izmantot. Un tad jau būs ok, kā saka. Nu jā, mēs iesākumam izvēlējāmies tādu vienu no universālākajām mušām, kas ir faktiski strīmers, tas saucās Uli Bagers. Un es mēģināšu Kārlim parādīt tagad, kā tad notiek tas siešanas process, kā mēs izvēlamies materiālus un ko mēs varam, kādā veidā tas izskatītos reāli dzīvē. Nu, pirmā lieta, tas mums, kas nepieciešams, jūs redzat, ka iestiprināts āķis ir tā saucamajā siešanas ierīcē, jeb angliski viņš saucās vaiss. Tad mums būs nepieciešama smagāka galviņa, kuru mēs uzliekam uz āķa. Ja. Šī galviņa te mums piedos tai mušai vairāk animāciju. Attiecīgi ļaus tai mušai arī kaut kādā veidā vairāk grimt. Vēl par galviņām iespējams arī bez šādām te apaļām galviņām iespējams ir veidot šo mušu. Nu, to mēs parādīsim nedaudz vēlāk, varbūt mušu izmantot šādas te koniskas galviņas. Tās ir interesants ar to, ka bez tā, ka viņa dod svaru, viņa vēl apgriež āķi ar atskabargu uz augšu, vadot ir sevišķi zaļainās vietās, un tur, kur mūsu upēs ir daudz ķērāju, ir mazāk iespēja, ka tā muša aizķersies aiz kaut kādas zemūdens, kaut kādiem šķēršļiem. Nu, lūk. Nu, tātad sāksim siet šo populāro mušu Uli Bageri. Un, kā jau teicu, mēs sākām ar to, ka mēs uzlikām šo te cilindrisko galviņu virsū. Nākošais moments mēs vēl izmantosim svina diegu, kuru mēs uzsiesim, ar kuru palīdzību mēs fiksējam gan šo te bumbiņu, gan savukārt varam kaut kādā mērā mainīt to, cik šī muša gala rezultātā iznāks mums smaga. Respektīvi, mēs varam uzsiet šeit vairāk tinums vai mazāk tinums,
un attiecīgi varam padarīt šo mušu vieglāku vai smagāku. Un to, ko Kārlis varbūt pašā pirmā raidījumā neparādīja, parādīšu, kā vienkārši iesākt siet jebkuru mušu. Tātad mēs noliekam kreiso roku vienā leņķī kopā ar mūsu spīlīti un zem 45 grādiem vienkārši no priekšpuses pietuvinam diegu āķa kātiņam. Un tāpat kā mēs šeit stāvam, mēs sākam vienkārši viegli tīt 3-4 stinumus virzienā pret āķa atstiņu. Pēc tam šo te diegu pagriežam atpakaļ un veicam atkal 3-4 stinumus virzienā uz āķa aizmuguri. Un visu šādā veidā mēs esam stabili piefiksējuši diegu pie āķa kātiņa. Un tālāk jau varam tīt gan pašu āķa kātiņu ar šo diegu, gan arī šajā gadījumā mūsu pirmā operācija būs tāda, ka mēs sāksim vienkārši izveidosim mazu konusiņu šeit uzreiz aiz svina diega, lai piefiksētu šo te galviņu. Respektīvi, mēs izveidojam šo te konusu, tas mums ir kā atbalsts, un tālāk mums jau vairs nekur nekustēsies ne šī galviņa, ne arī tas svins vairāk nekur nestaigās pa pašu āķi. Ja, un pašās beigās, kā jebkurai mušai, kuras tiek tīta ar svina diegu izmantojot, mēs ar tādiem lieliem soļiem pārējām pāri šiem te tinumiem, tikai dēļ tā, lai pēc tam vēlāk, kad mēs liksim kaut kādu materiālu šeit virsū, lai mums tas diegs nebrukt iekšā tajos svina tinumos. Kāda nozīme ir diega izmēram? Diegi pārsvarā tiek izmantoti sintētiskie diegi. Šeit tiek izmantots 6. numura melns montāžas diegs. Principā diega izmērs, teiksim, diega resnums, šis te 6,0 vai 8,0 var būt, vai 3,0. Un vēl varbūt tur kaut kādas variācijas ir atkarīgs no tā, cik lielu izmēra āķis tiek izmantots šajā siešanas procesā. Nu, teiksim tā, ka tā ģenerāli mušām, kas ir mazāka izmēra, 14. izmēra, 12. 14. pārsvarā tiek izmantot smalkāki diegi. Un savukārt lielākām slapjajām mušām šeit āķis mums tiek izmantots apmēram 8. numura. Strīmera āķis tiek izmantots 6. numura diegs. Un, protams, ka ir vēl atsevišķi gadījumi, ka atsevišķām mušām atkarībā no izmantojamā materiāla arī nepieciešams izmantot tievāku vai resnāku diegu. Ja, bet es domāju, ka tas siešanas gaitā mēs vienkārši līdz tam nonāksim vēl līdz kaut kādiem komentāriem. Mēs esam veiksmīgi piestiprinājuši to diegu, nostiprinājuši šo te galviņu. Ja, un, ja jūs ievērojāt pašā sākumā, tad es atlikušo diegu, kas man palika pāri, nenogriezu nost, ja, un tas tika izdarīts ne bez iemesla, jo pēc tam mums ir jānoklāj ar diegu viss šī te āķa taisnā daļa, un lai to izdarītu viegli un efektīvi, mēs atstājam šo diegu, nospriegojam viņu attiecībā pret āķa kātiņu apmēram zem 45 grādiem un ļaujam brīvi tinām virsū. Un, kā redzat, šādā veidā mēs varam iegūt to, ka āķa kātiņš tiek ļoti vienmērīgi pats notīts ar šo te diegu. Respektīvi, kāpēc tas tiek darīts? Tas tiek darīts tāpēc, lai pēc tam tie materiāli, kur mēs liksim uz āķa virsū, lai viņi negrieztos ar āķi. Ja tas āķa kātiņš mums nebūs notīts ar šo montāžas diegu, tad rezultāts būs tāds. Tas materiāls viegli varēs noslīdēt no tā āķa nost, ja, respektīvi, pēc kaut kāda maza brīža tā muša izskatīsies jau pavisam ne tā, kā mēs viņu uzsējuši sākumā. Pēc tam ir viens tāds maziņš kritisks moments, tā kā mēs esam pietuvojušies šai te vietai, jeb āķa spicītei, mums vajag nedaudz izmainīt šo te tīšanas leņķi, lai neaizķertu ar diegu āķa spico šo te punktu un nepārauktu nejaušu diegu. Nu, lūk, ka mēs esam notinuši šo te taisno daļu. Parasti, kā atskaites punkts vienmēr var teikt, ir šī te āķa atskabarga.
pret kuru beidzās āķa taisnā daļa. Protams, ka var būt kaut kādas savādākas formas āķi, kuriem šis likums nestrādā. Ja, un arī jāsaka, ka ir mušas, kurās tiek sietas speciāli aizējot uz līkumu, ja, bet tie ir atsevišķi gadījumi, un tas ir atsevišķām mušām pilnīgi normāli. Bet kā likums klasiskajai mušai, šis ķermenis sākās vai beidzās tur, kur sākās āķa liekums. Respektīvi, mēs sienam mušu uz šīs āķa taisnās daļas. Ja, un tagad, kad mēs esam šajā vietā nonākuši, mēs varam šo lieko diegu arī veiksmīgi nogriezt un sākt domāt par nākamajiem materiāliem. Un kā nākamais materiāls, ko mēs izmantosim, būs vara ribiņa. Šajā gadījumā mēs izmantosim šādu te brūnu vara ribiņu. Ja, var izmantot viņas dažādas krāsas, var izmantot sudraba, var izmantot arī sarkanu, zelta krāsā. Teiksim tā, tas atkal tāpat kā šī te mušas galviņa, tas ir mušai akcents, ko mēs veidojam vairāk paši. Ja, un tīri no praktiskā viedokļa šī te riba šajā konkrētajā gadījumā fiksē materiālu, ko mēs ciesim mušai pa virsu. Jo mēs izmantosim tā saucamo mušas palmerēšanas tehniku, jeb gaļas paulu tīsim mušai pa ķermeni riņķī, un šī te vara ribiņa ir tā, kas fiksē šo te gaļas paulu, un pieņemsim kāda zobaina zivs vai līdeka vai ascaris nejauši aizķers to jūsu uztīto spalvu ar savu zobu, tad muša būs neglābjami sabojāta, ja nebūs šādas te ribiņas. Un šo te ribiņu mēs liekam no āķa apakšpukses, ja, un ar pāris tinumiem uz priekšu piefiksējam pie mušas ķermeņa. Un atnākam atpakaļ atkal izējas pozīcijā ar diegu, tur, kur mēs sākām veidot mušu. Un kā nākamais materiāls mums būs vajadzīgs marabū spalva. Kvalitatīvu materiālu atrast un nopirkt ir diezgan pagrūti, bet katrā paciņā tomēr var atrast spalvas, kuras vismaz kaut kāds spalvas fragments noteikti noderēs šīs mušas siešanai. Ja? Te ļoti labi var redzēt apakšējā šīs daļas, šī daļa ir pārcepināta, ja? Viņas ir salipušas, viņas nestāv atsevišķi, un ja mēs no tādiem sariņiem uzsiersim to astīti, tad viņi arī ūdenī tāda pat arī greiza šķība tā arī stāvēs, ja? Tāpēc mēs uzreiz vienmēr šo te apakšējo daļu ņemam un viegli krikšķi noraujam nost, ja? Paliek šī te vidējā īstā mīkstā daļa, un vienīgais, kas mums atlika, tas ir izgriezt šo te spalvas pametni, jeb stemu saucamo, izgriezt ārā astītes garumā. Šādā veidā mēs viņu smuki izgriežam. Paliek mums šāds te trīsstūrīts. Te ir tik tīri tās foršās labās spalvas, ko mēs varam izmantot, lai uzsietu jebkuram bagaļiem astīti. Un tepat viegli mēs viņu varam sametrināt un iegūt jau spalvu tādā veidā, kādā veidā mēs viņu siesim pie uz konkrētās mušas. Šim te bagarītim šo te spalvas astes materiālu, pareizāk sakot, jeb aste šai te mušai parasti ir 1,5 līdz 2 āķa šīs te taisnās daļas garumi. Respektīvi, mēs varam nomērīt, kur mums ir 1 āķa garums, ja, un vēl tikpat daudz pielikt klāt. Un attiecīgi mēs iegūstam uzreiz pareizu proporciju dotajai mušai. Un tajā pašā vietā, kur mēs pabeidzām tīt āķa taisno daļu, tur mēs arī stiprinām šo astīti ar 3-4 diega apgriezieniem. Pēc tam nākošais solis ir tāds, ka šai te mušai jāsaka tā, ka ir ļoti, ļoti daudz variācijas, kādā veidā reāli viņi var siet tālāk. Respektīvi, ja jums ir vēlēšanās, pats vienkāršākais variants tālāk ķermeņu veidot būtu paņemt un šādā veidā mēs varam uztīt smuku ķermenīti. Ja, jau, kā redzat, izveidojās pēc tam, ja mēs viņu tā smuki pabužinām ar pirkstiem,
Ja? Viņam veidojās arī tādas smukas bārkstiņas, ja? un faktiski tas jau ir gatavs mušas ķermenis. Ja? Nākošais variants, ko var darīt, atstāt to astīti, kāda viņi ir, šādā pašā veidā, un izmantot priekš ķermeņa, ja, kādu citu materiālu, pieņemsim to pašu dabingu, par kuru Kārlis jums jau nedaudz stāstīja. Sienot ar dabingu mēs ko iegūstam? Mēs iegūstam to, ka mēs varam ļoti variēt spēlēties ar krāsām šai konkrētajai mušai, kas ir diezgan būtiski. Ja, tā mūsu muša iznāk vienā tonī tīri melna, ja, te mēs varam veidot, likt tos dabingus dažādās krāsās. Viņš var būt zaļš, viņš var būt sarkans tas ķermenis, mēs varam to mušu padarīt spilgtāku, mazāk spilgtu. Nu, teiksim tā, meklēt, kas tai zivī patīk. Tur sākās tas radošais process. Ja. Un, lai, pieņemsim, šoreiz mēs izvēlēsimies, pieņemsim, lai būtu uzskatāmāk, mēs izvēlēsimies, domāju, kad uztīt to ķermeni no dabinga. Jo te vēl nākošais moments, kas iesācējiem parasti bieži klibo, tas, kā mēs stiprinām šo te materiālu tālāk pa visu ķermeni. Ja? Materiāls noteikti jācenšas stiprināt visa ķermeņa garumā, jo tas piedod šai mušai pirmām kārtām pareizu ķermeņa formu. Ja mēs to materiālu nogriezīsim kaut kur šeit pa vidu, tad tur noteikti izveidosies pakāpe kaut kāda, kura pēc tam būs jālabo vai no ar dabīgu palīdzību, vienalga viņa iznāks beigās diezgan nesmuka. Otrkārt, fiksējot viņu visā ķermeņa garumā šo te materiālu, mēs viņu ļoti stabili nofiksējam. Nekad nebūs tāda situācija, kad pavalkoties tās pašas astas, ja, tas materiāls pēkšņi kaut kādā negadījuma veidā izbrauks ārā mums. Ja? Un to mēs darām ar brīviem tinumiem, fiksējot šo te materiālu āķa augšpusē. Ja? Un parastais paņēmiens, kā visus materiālus faktiski fiksē, ir tāds, ka mēs veicam vienu vieglu apgriezienu mušu materiālam pa virspusi, nekādā veidā neaiztiekot, un pēc tam pievelkam to diegu virzienā pret sevi. Ja? Tādā gadījumā nekad nebūs tāda situācija, ja jūs veiksiet šos te apgriezienus spriegojot diegu, materiāls vienmēr griezīsies līdzi, ja? Un būs problēmas, nofiksēt šo te mušu taisni, vai būs arī tas materiāls šādā veidā ar kreiso roku, pie katra apgrieziena diega būs jāpietur. Ja? Bet izmantojot šādu te paņēmienu, ka mēs veicam vieglu apgriezienu pāri un spriegojam pret mušas kārtiņu apakšu, ja, materiāls mums vienmēr plus mīnus stāvēs pareizā leņķī. Un pēc tam, kā jebkuru materiālu, mēs šeit te priekšpusē zem 45 grādiem, arī lai neveidotos nekādas pakāpes, viņu nogrieztējam. Ar pāris apgriezieniem vēl šo te griezumu vietu piefiksējam un ar diezgan lielu brīvu soli atkal varam atgriezties sākotnējā vietā, tur, kur mēs iesākam stiprināt šo te astīti. Kā nākošais mums būs vajadzīga spalva no gaļa. Es centīšos parādīt. Izvēlamies šādu te spalvu arī melnā krāsā šajā gadījumā. Vulībagaram ir diezgan svarīga, būtiska šīs te spalvas izvēle. Un kā es saku, viņu vajag izvēlēties, ja jūs tā plus mīnus redzat, tad šī te spalva ir kombinētā tipa. Tā tumšākā daļa, kas ir redzama pa vidu blakus āķa kātiņam, tā ir tā mīkstā spalvas daļa. Savukārt šie te vieglie sariņi, tā ir sausā spalvas daļa. Un es cenšos priekš šī te bagera tipa mušām izmantot šādu te tieši kombinēto spalvu. Mēs atglaužam šos te sariņus, smuki cenšamies atglauzt atpakaļ. Un mums vajadzīgs apmēram kaut kādi 5-6 centimetri šādas te šīs te spalvas fragmenta. Tālākā daļa, kas iet uz šo te pusi, tā ir tīri sausā spalva. To mēs atstāsim vēlāk, izmantosim kādām citām mušām. Un apmēram 3-4 mm sastājot, mēs šo spalvu nogriežam.
Nākošais moments, kas šai mušai būtisks, ja, un par ko iesācēji bieži nepievērš uzmanību, tad ir tāda lieta, ka spalvai ir divas puses. Spalva ir šī te spīdīgā ārpuse un matētā iekšpuse. Tā kā jūs esat iegādājušies šādu te kaut kādu skalpu, ja, kas ir vajadzīgajā jums nepieciešamajā krāsā, ja, tad par spalvu to spīdīgo matēto pusi jāsaka tā, ka visas spalvas, kā mums stāv, kā tas skalps skatās, mēs skatāmies uz viņu it kā no augšas. Šī te puse ir tā spīdīgā, ja? Un ja mēs šo te spalvu pagriežam uz otru pusi, tad aizmugurējā daļa ir tā matētā spalva. Un tā kā spalvu mēs ņemam, tā mēs uzreiz arī redzam, kur ir tā spīdīgā puse un kur ir tā matētā puse. Savukārt tam bagerim tās spalvas parasti atrodas šim skalpam apmēram pa vidu. Un viņas var izteikt, labi redzēt pēc tā, ka viņai ir tāda izteikta koniska forma. Ja? Ir ļoti būtiski izvēlēties šo te spalvu, kā es teicu, no sērijas puse, mitre puse slapja, ja? Jo savādāk tā muša iznāk diezgan nerezultatīva. Savukārt, ja mēs ņemsim tās pašas aizmugurē, kas ir tās pavisam slapjās spalvas, viņas ir šādas tētiņas, tādas lielas, smukas un arī liekas pirmajā momentā, ka viņa būtu ideāli piemērota priekš bagera siešanas. Ja? Mēs viegli varam paņemt šitā te ar rokām, pabīdīt viņu atpakaļ. Un kā jūs redzat, kā es viņu nobīdu, tā spalva arī paliek. Ja? Un tāpat arī tas notiks reāli ūdenī. Ja? Pirmkārt, tā spalva muša iznāks nenormāli bieza. Ja? Būs tendence tām spalviņām likt kopā. Ja? Un beigās iznāks tāds riktīgs kunkuls, nevis muša, kurai katras tās spalviņas smuki pulsē un darbojās tajā ūdenī. Attiecīgi arī pati spalva, ja pret to stemu skatās, tad viņai ir tāds neliels konusiņš, tā kā V-burta veidā, un šīm te slapjajām mušām mums ir nepieciešams darīt tā, lai tā spalvas spīdīgā daļa, lai viņa skatītos mums uz āķa atstiņas pusi. Tad tā spalva pareizi uzvedīsies ūdenī un skatīsies pareizā virzienā. Sausām mušām gluži otrādā, ka šie te hakli saucamie vai gaļa spalva tiek sieta ar matēto pusi virzienā pret āķa atstiņu. Ja, un lai to izdarītu, mēs vienkārši noliekam ar to spīdīgo pusi spalvu pieliekam klāt pie āķa pret sevi un ar kādiem 3-4 apgriezieniem smuki piefiksējam šo spalvu šeit te pie āķa. Un tā arī atstājam. Kā nākošais materiāls mums būs vajadzīgs kaut kādas krāsas dabīgs, ko mēs izmantosim ķermeņa veidošanai. Man te pilnīgi nejauši gadījās kaut kāds šāds te zaļas krāsas, sintētisks dabīgs. Un tieši tāpat kā Kārlis jau iepriekšējās mušās rādīja, mēs viņu vienkārši uzvirpinam virsū uz diega. Vēlams to darīt nepārāk lielās porcijās, ja, kas mums ļauj vienmērīgāk uztīt mušas ķermeni. Nākošais moments, ko varbūt kāds nepiefiksēja par šo te uztīšanu, var, protams, šitādā veidā uzvirpināt viņu uz diega un mēģināt tīt viņu jau virsū uz mušas, bet daudz efektīvāks variants ir tāds, ka ja mēs mēģinām šo te dabingu savērkt, pieliekam pirkstu un mēģinām viņu vērpt kopā, ja? Neatlaižot šo te pirkstu vaļā. Kā redzat, tas dabings vienmērīgi tiek uztīts virsū uz diega. Ja? Un veicam vienu apgriezienu pa mušu, mēs tādā veidā šo te dabingu piefiksējam šajā vietā, mums viņš vairs negriezīsies, būs viņu vieglāk sagriezt uz tā diega. Ja? Tagad šādā veidā sagrieztā veidā mēs viņu varam droši tīt pa ķermeni. Ja? Ik pa brīdim, ja ir nepieciešams, varam veikt vēl kādas pāris apgriezienus, lai viņš smukāk mums saguļās uz šī te ķermeņa. Aizejot šeit mušai aizmugurē,
ir vēlams vienmēr izdarīt vienu apgriezienu aiz šīs te varas stieplītes. Šādā veidā, ko tas mums dod? Tā, ka mēs sāksim pēdējo operāciju tīt šo te mušu, notīt šo te mušu ar to varas stieplīti, mums būs daudz vieglāk iesākt šo procedūru darīt. Ja jūs neizdarat to vienu apgriezienu aiz mušas, aiz tās stieplītes, tad vienmēr iznāk tāda situācija, ka jākāp ar šo te stieplīti dabinga kalnā, un šai mušai stieplītei ir tendence vienmēr noslīdēt uz aizmuguri. Respektīvi, diezgan grūti to izdarīt. Kā redzat, pēc vajadzības es pielieku vēl nepieciešamo dabingu daudzumu un cenšos vienmērīgi notīt visu ķermeni, izveidojot vajadzīgo formu. Formu mums vajadzīga tās tā kā neliels parisninājums uz āķa galviņas pusi. Ko mēs viegli varam izdarīt vairākas reizes, notinot šo te mušu dabingu turp un atpakaļ. Nu, lūk, un tā kā dabings mums ir uztīts, tad mēs varam paņemt tādu ļoti vienkāršu birstīti, kas ir izveidota no parastas vecas zobu birstes, un šo te dabingu nedaudz tā izkasīt, lai tā muša iznāk pufīgāks tas ķermenis. Un šo te lieko visu daļu, nepieejot pārāk tuvu ķermenim, mēs varam šuļ apgrēzīt, piedodot viņai smuku tādu konisku formiņu. Šādā veidā. Nu, pēc tam nākamais solis mums ir, mēs tīsim šo te slapjo spalvu, palmerēsim ķermeni, veidosim mušas ķermeni. Lai tas mums process iznāktu daudz maz pareizi, tad pats vienkāršākais variants ir tāds, ka mēs nospriegojam šo te spalvu pret āķa kātiņu un ar rokām nedaudz pirkstus samitrinot, mēģinām šīs te spalvas atglauzt visas virzienā uz aizmuguri. Tas tiek darīts ar mērķi, lai mēs, veicot apgriezienu ar šo te spalvu, nepieķertu priekšā stāvošās, uz priekšu stāvošās spalviņas. Un cenšamies to darīt ar tādu 3-4 mm solīti, vienmērīgi notinot visu ķermeni. Ja, pie katra apgrieziena mēs viņu visu laiku turam to spalvu piespiegot, pieglaužam spalviņas un veidojam šo te mušas ķermeni, tinot šo te spalvu ap āķa kātiņu. Ja, tā kā mēs esam pietuvojušies mušas priekšai, ja, tad kā pats pēdējais mēs varam taisīt kādus 3-4 apgriezienus ar šo spalvu, izveidojot tam bagrītim tādu tā kā ievērojumu kuplāku šo te priekšējo daļu. Pēc tam mēs spalvu nedaudz sagriežam uz āķa atstiņas pusi, paliecam, ja, un ar diegu ejam pa spalvas aizmuguri, pa otru pusi. Šādā veidā mēs to spalvu piefiksējam ar vismaz 3-4 apgriezieniem āķa priekšpusē. Ja, lieko uzmanīgi ar šķērītēm nogriežam nost, tā lai mums nekas liekas nenogrieztos. Pēc tam, lai šo spalvu viņi tiešām būtu piefiksēta, mēs atkal varam nedaudz samitrināt pirkstus, atglauzt šo te spalviņu atpakaļ un vēl kādiem 3-4 apgriezieniem piefiksēt šo gaļas spalvu priekšā. Nu, lūk, šī te fāze mums būtu pabeigta. Un kā pēdējais mums palika šī te vara ribiņa, kas mums ir jānotina. Kā jau teicu, viņa mums kalpo gan kā akcents, gan kā fiksācija šai te gaļas spalvai, kur mēs uztinām pa ķermeni. Jo ja mēs šādā stāvoklī, nejauši, jebkurā vietā aizķersim un pārgriezīsim to uztīto spalvu, tā muša mums momentā atritināsies, spalva atritināsies vaļā, un muša būs neglābjami zaudēta. Ja, tāpēc mēs izmainām tīšanas virzienu un šādā veidā nedaudz kā kustinot
šo te varas tieplīti ar tādu pašu soli, kā mēs tinām iepriekš spalvu, mēģinām uztīt pretējā virzienā šo te varas tieplīti. Jā, kustinām mēs viņu tādēļ, lai pēc iespējas mazāk aizķertu spalviņas pa ķermeni. Pati pēdējā fāze tāda, ka mēs tagad pie tās bumbiņas, kas ir mūsu galā, mēs turam nospiegot šo te varas tieplīti, un lai viņu droši piefiksētu, ir viens tāds maza viltība, un šis te diegs ir jāapmet pa riņķi apkārt ap šo te varas tieplīti. Piespriegojam viņu uz augšpusi un izdaram vienu apgriezienu ar diegu. Atkal apmetam diegu ap šo te stieplīti un piefiksējam viņu. Šādā veidā tā varas tieplīte nekad neizslīdēs ārā. Ja jūs vienkārši tīsiet šādā te veidā šo te stieplīti, ja, ir liela varbūtība, ka viņa pēc tā procesa vienkārši izslīdēs ārā no tā mūsu diega. Un, kad tas ir izdarīts, tad var vai no ar šķērēm nogriezt šo te varas tiepli, vai arī kustinot viņu mēģināt atdalīt no mušas. Kas jāievēro? Viena tāda būtiska lieta, ka šīs te šķēres, ar kurām mēs veidojam, griežam materiālus, kā saka, darbojamies ar mušu siešanu, ir diezgan smalks instruments, viņas ir ļoti atspicē, savukārt šī te varas tiepla ir ļoti resna. Ja, un ja jūs esat pa slinku, lai iegādātos atsevišķi kaut kādu kniebiemo instrumentu, tad, protams, ka to varas tieplu var nogriezt arī šīm pašām šķērēm, bet to jādara tādā veidā, ka mēs šīs šķēres griežam viņas ar šķēru apakšējo daļu, kur mēs neizmantojam smalku materiālu griešanai. Tādā veidā mēs šīs šķēres nekad nesabojāsim. Un pats pēdējais, kā saka, protams, mums muši jānofinišē, tam mēs izmantojam siešanas tādu speciālu uzparikti, mezglu sienamo. Un kā Kārlis rādīja jau jums, es domāju, arī tas ir internetā atrodams, kā šo instrumentu lietot, veicam 3-4 apgriezienus vienreiz, izveidojot mezglu, 3-4 apgriezienus otrais izveidojot mezglu. Un viss, mēs esam nofiksējuši šo diegu, un tagad varam atkal šķērītēm smuki nogriezt. Un vienkārši nobeidzot par šo te mušu, pēdējais, kā saka, elements tāds, ka mēs esam uzsējuši šo te mušu, nopalmerējuši viņu, pārgājuši ribiņu, bet tomēr ejot ar ribiņu, protams, gala rezultāts vienmēr tāds, ka tomēr, lai kā mēs necenstos, mēs kaut kādus matiņus tomēr ar šo te varas tieplīti pieķeram klāt. Ja, tātad pēdējais būtu tāds, pēdējā darbība mums būtu tāda, ka mums vajadzētu vienkārši paskatīties to mušu no visām pusēm un ar tievas ādatas vai tā paša diega sienamā palīdzību izvilkt ārā visus tos matiņus, kas mums ir pieķerti, jo tie, kas mums ir pieķerti, atrodas pie ķermeņa, mums vienkārši nedarbojās tie matiņi. Tā kā mēs pašā finālā viņu smuki ar šo te ādatiņu apējam pa riņķi, izvelkam ārā visus piespiestos matiņus un muši mums iegūst šādu te beigās nobeigtu izskatu. Ja? Kas man viņai patīk, ja, tas, ka kāpēc arī mēs tur runājām par tām spalvām, ja, mēs izvēlējāmies šo te spalvu tādu konisku, ja. Tai visai mušai viss tas viens tāds, kā saka, visa viena forma, ja, tā kā trīstūrie viņa aiziet šāds te trīstūri forma, ja, kas ļoti labi, kā saka, nezinu, ko viņa atgādina, protams, ja, par to daudz strīdās, varbūt tā ir maza zivtiņa, varbūt tā ir dēlīte, bet, nu, katrā ziņā muša ļoti ķerstīga un uz viņu ir noķertas praktiski visas iespējamās divas, nu kādas vien var iedomāties. Egīls rekādu smuku mušu uzsēja, un tad, nu, jācer, kad, ko tur cerēt, ir skaidrs, kad uz šitā kaut kas būs. Jā, un ar šo pašu mušu mēs droši vien aizbrauksim arī pirmā pavasara braucienā un parādīsim arī pie upes, kā ar viņu reāli darbojas, kā viņi strādā un kā noķer arī zivi. Jā, tās mērķa zivs tad varētu būt pirmkārt jau sapals, tad līdaka, asaris, vimba,
Meža vimba. Meža vimba, nu jau 5, diezgan daudz priekš. Jā, forela. Iesākumam daudz. Forela vēl beig. Tas tāds ekskluzīvāks variants, to varbūt nedaudz vēlāk. Sāksim droši vien. Tā jau redzēs, kas tur ar ko tad sāksies, viss tas pasākums. Bet, nu, tad jau paldies, kā saka, kad atnāc ciemos. Un tā jau mēs esam nolēmuši, kad vēl mēs kaut ko nofilmēsim un parādīsim. Un tad jau cerams, ka izdosies mums kopā arī nokļūt līdz upei un noķert pamācīties. Un pamācīties mest. Pamācīties Un pamācīties arī noķert kaut kādu pamācīties lasīt upi. Jā. Vēl. Un tad viss notiksies. Nu ko, tad paldies. Paldies, ka atnāci. Jā. Un tad jau nākamajai reizei. Visu labu.